Novembris, Mārtiņa diena. Latviešu tradīcijā šī diena iezīmējas kā lielo lauku darbu noslēgums. No vāciešiem esam mantojuši tradīciju ēst Mārtiņa dienā zosu cepeti. Bet kāda šī diena ir mūsdienās, šobrīd? Devāmies to noskaidrot pie dažiem gaviļniekiem, dažiem Mārtiņiem. Čau, Mārtiņ, daudz laimes Mārtiņa dienā. Čau. Es jau katru dienu. Mārtiņa zosīte. Paldies. Kā tu jūties vārda dienā? Un kā pati redzēs, esmu tāds, jau mazliet apreides, man visu laiku zvana telefons. Nē, tās bija īziņas, atkal īziņas, jā. Es neskaitu, bet man sāka jau no 8 rītā sūtīt, un tā kā mēs rīkojam pamatīgi šito te, sakarā ar to, ka īstenībā Halloween tas ir viens ārprātīgi pretīgs svešķermenis latviešu kultūrā, un īstie Halloween latviešiem ir pašiem savi, tā ir Mārtiņa diena, jo Mārtiņos sāk iet ķekatās. Un tad mēs šodien rīkojam ballīti ar pārģērbšanos, tur ir pamanījis visi apkārt, ir par kaut ko saģērbušies, saņēmušies un tā, un jūtos labi, bet jūs man pārsteigumu uztaisījāt pilnīgāko. Ja jau Mārtiņa ir te otrie Jāņi, droši vien viņiem visiem ir arī kādas kopīgas īpašības. Tā ir tāda apvienība, jā. Visi tie Mārtiņi, ko es pazīstu, es godīgi pateikšu, es tādu tādu Mārtiņu, kurš dzīvot īsti realitātē nepazīstu. Viņi visi apmēram 10 centimetrus virs realitātes, virs zemes dzīvo visu laiku. Mūsu secinājumi. Mārtiņi ir čakli, jo arī savu vārda dienu pavada darbā. Mārtiņi ir viesmīlīgi. Ja ko dīsiet kaut ko? Šeit ir smagais gals. Te ir kartupeļi, kāposti, rosols un vista. Un tur ir smalkais gals, ja gadījumā tev sagribās kaut kā. Un Mārtiņi ir jautri, un tur godā senās tradīcijas.